vislabākais mājas saimniecības palīgs. Viņš der visam izservisam un celtniecībā un ikdienā. Vienkārši uzreiz, bez runāšanas demonstrējam. Skatāmies, tas ir pirmais režīms. Visvājākais, tas jau tā kā labs AliExpress lukturīts būtu. Skatāmies, no mašīnas stāvu aptuveni 1,5 metru labi, šekur 2 metri. Jau ļoti labi redzās viss. Ja jums pieņemsim vajag pie riepas, lūk, tā tas aptuveni lukturīts metru ir. Te pilnībā visu ļoti labi var redzēt. Skatāmies tālumā mums jau trūks. Faktiski mēs redzam, lūk, labi, ka redzās. Tas ir aptuveni 3,5 līdz 4, 3 metri paņemsim. 3 metri ideāli redzās. Otrais režīms. Tādā režīmā, ja pirmajā režīmā viņš var strādāt tur gandrīz diennakti, otrajā režīmā viņš var strādāt aptuveni kaut kādas 10 stundas ar kapekām. Tagad skatāmies, attiesim no mašīnas uz 1, 2, 3, 4 metri skatāmies. Un mēs mašīnu joprojām ļoti labi redzam. Skatāmies apkārt. Tā, redziet, tālumā es nerādīšu. Vai faktiski ļoti labi es redzu, tas ir metri kaut 8, 10. Tagad ieslēgsim trešo režīmu. Tas ir vispopulārākais darba režīms, ar kuru mēs strādāsim ikdienā. Viņš tur 8 stundas tādā režīmā. Skatāmies no 10 metriem, cik labi mēs redzam mašīnu. Vai ko piešu? Redzat? Vienkārši ideāli. Pēc tam skatāmies tālāk mežā. Mežā mēs redzam, pieauga vēl pāris metri. Vienkārši mūsu laukums palika gaišāks apkārt. Šitās ir 4. režīms. 4. režīmā viņš strādās kaut kāds 5 stundas aptuveni. Tā, tos noskaitīsim no mašīnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 metri, lūk mašīna. Paskaties, un toitojas vēl kāpēc te. Kā? Tagad mēs jau pilnvērtīgi redzam metrus 15, 20. Nevis kaut kādus punktiņu tur nesaprotam, mēs konkrēti labi redzam. Ne šitā, jā? Ļoti labi starojams. Un turbo režīms, kurā viņš strādās aptuveni, tur rakstīts laikam 2 stundas, bet faktiski 1,5 stundu viņš strādā. Izmanto tikai profesionālus lukturīšus. Skatāmies uz mašīnu. Un pārstāj tu sēties ar kurmiem.